Jā, sveiciens visiem! Šis ir mūsu mājas vīrietis, Rudijs, kurš palīdzēs mums šodien parunāt par jautājumu, ko meitenes diezgan bieži uzdod, kāpēc vīriešiem nepatīk atvērties viņu sievietēm, vai kā panākt, ka vīrietis atverās un saka to, kas viņam prātā un sirdī. Tad šis, protams, nebūs tā kā pilnīgs tēmas izklāsts, bet šīs ir tās lietiņas, ko es uzskatu vajadzētu katram tomēr zināt. Pirmām kārtām jau tās sievietes, kuras visvairāk pieprasa šo atvēršanos un stāstīt, kas vīrietim ir prātā un sirdī, ir tās, kuras jūtās visnedrošākās un viņam gribās kontrolēt visu to dinamiku vai attiecības, ja tās ir attiecības, un viņas ir arī vismazāk spējīgs pēc maniem novērojumiem tiešām arī pieņemt un uzklausīt šo patiesību. Nu jā, viena lieta ir tā, ka ja, piemēram, vīrietis vai, pietiekami bieži tomēr arī meitenes tiek bērnībā tā kā kušinātas, lai viņas nemaz nerunā, nestāst par to, kas viņam tiešām sirsniņā un tam līdzīgi, tad noslēdzās, tad tomēr ir tas, kad satiek to pirmo savu romantisko partneri, tad ir tā sajūta, ka šis ir kaut kas cits nekā ģimene, un tad lielākajai daļai cilvēku tomēr ir tā dabiskā vēlme uzticēties. Ja ne ar pilnīgi visu, katru sīkumu, jo ir tiešām privātāki cilvēki, kā piemēram es arī nestāstu par katru savu tur emociju, nelielo pārdzīvojumu, kas tur dienas gaitā rodās un tam līdzīgi, tad par tiešām svarīgajām lietām ir šī vēlme tā kā uzticēt kādam beidzot, un tad tas visbiežāk pirmais, tas romantiskais partners ir tas, kurš jūtās kā šis īpašais cilvēks, kuram varētu uzticēt šīs lietas. Tad, ja cilvēks tiešām neuzticās, nemaz neatklājās, tad tas visbiežāk ir tāpēc, ka tas tika vienu reizi izdarīts un notika milzīga vilšanās un trauma. Cik es esmu runājusi ar vīriešiem, kuriem nepatīk tiešām atklāties savām sievietēm, meitenēm, tam iemesls ir viens no sekojošajiem. Viņi ir vienreiz tiešām atklājušies, parādījuši, kas viņiem uz sirds un prātā, bet sieviete vai nu viņa izmantoja to pret viņu, kad bija izdevība, ja ceļš kādā strīdā, lai uzvarētu viņu, un izrādījās, diemžēl nebija, tā kā partners, kas būtu viņa pusē, vai arī vienkārši reaģēja neadekvāti, tā kā ignorēja, pastūma zem, tā kā metaforiski zem paklaiņa vai sāka kaunināt viņu. Un trešais visbiežākais iemesls, ko vīrieši man ir teikuši, ka meitene tādā gadījumā bija sākusi vai nu izrādīt, vai tā arī teikt, ka tagad, kad viņš pastāstīja, kā ir, tad viņi vairs nejūta tik lielu pievilcību pret viņu. Jo izrādās, viņš arī ir tikai cilvēks. Un, jā, šīm pēdējā tipa meitenēm tām ir tiešām nereālas ekspektācijas, un tad viņas nespēja pieņemt, ka vīrietis ir tikai cilvēks ar savām šaubām, bailēm, vājajiem brīžiem, un šīs nerealistiskās ekspektācijas tad reāli arī sabojā brīdi, kas varēja divus cilvēkus satuvināt tieši daudz vairāk un izveidot dziļāku saikni. Un jā, tad, kad notiek viens no šiem minētajiem scenārijiem, tad, protams, vīrietis noslēdzās un ir ceļš par dziļākajām, tiešām svarīgākajām patiesībām un lietām nevēlēsies stāstīt nemaz. Un tas pats notiek arī ar sievietēm, kurām izveidojas šis ieradums neuzticēties un paturēt visu pie sevis, protams. Nav tas ekskluzīvi tikai vīriešiem, bet vīriešiem tas ir tā kā mazliet vairāk novērojams. Un jā, reāli problēma ir tā, ka sievietes lielākoties tiešām arī nav spējīgas uzklausīt un pieņemt patiesību un to tiešām atklāšanos. Un mans aicinājums vīriešiem, kuri skatās šo video, būtu tomēr noriskēt un pamēģināt.
ja ir tā sajūta, ka meitene varētu būt tā īstā ilgtermiņam, un tad pat, ja notiek šāds scenārijs, to uztvert kā informāciju, ka, nu, ok, diemžēl šī nebūs mana partnere, nebūs mans īstais cilvēks. Jo tas būtībā ir arī kā diezgan lielisks tests, potenciālā partneru izvērtēšanas veids. Un meitenēm, galvenokārt es gribētu meitenes aicināt veidot, attīstīt šīs emocionālā intelekta prasmes, spēju uzklausīt, pieņemt un neveidot tās nerealistiskās fantāzijas, ka tur, manam puisim ir jābūt visu laiku tikai stipram, jāzina, ko viņš grib darīt, viņš nedrīkst tur ne šaubīties, neko, apmēram tā. Un vienkārši neidealizēt nevienu, jo visi esam tikai cilvēki, un vīrietis nav nekādā mērā mazāk cilvēks, kā mēs sievietes. Un nav jau arī tur jābūt tam kaut kam baigi sarežģītam un tur baigai tehnikai klausīšanās, bet kas, pavisam vienkārši. Visbiežāk, teiksim, pietiek ar to, ka tu, klausies, ko viņš saka, un pasaki, ka, kaut vai izklausās, ka tev šobrīd ir grūti. Nevajag tur baigi tur kaut ko analizēt un mēģināt, un pilnīgi noteikti nevajag teikt, ka, bet tu jau tāds nesi, tu jau vienmēr to un to, tādas tekstiņas, kas noliec to, ko viņš saka un jūt, vai to pagriež tādā negatīvā gaismā, ka tā viņam nevajadzētu justies, tas ir slikti. Jo skumjākais, ko es esmu tiešām dzīvē satiekoties un tā parunājot, dzirdējusi no puiša, ir tas, ka es vienreiz atvēros savai meitenei. To kļūdu es vairāk nekad nepieļaušu. Jā, tieši tā es esmu arī dzirdējusi no vīriešiem. Tā kā meitenes saņemamies, un ja tu nejūties gatavu tur tiešām pieņemt, ka viņam tur ir kaut kāda varbūt dziļa nedrošība, vai pat varbūt ekstrēmākos brīžos pat tāds stāvoklis, ko viņš apsver vai vispār viņam jūtās vērts dzīvot, pat varbūt tik slikti ir, visādi dzīvē notiek, tad labāk nemaz netirzāt. Ļaut viņam, dot viņam to vietu, laiku pašam un netirzāt, ja neesi gatava uzklausīt.